Valsts kontrolē esam noslēguši revīziju par administratīvo naudas sodu izpildi. Šajā revīzijā vērtējām, kā valsts iestādēm sokas ar administratīvo naudas sodu iekasēšanu, un šai tēmai īpašu uzmanību pievērsām, ņemot vērā, ka jau vairākus gadus darbojās jauns administratīvās atbildības regulējums, kā arī ņemot vērā novērojumus, ka atsevišķu iestāžu darba apjoms šīs funkcijas izpildē ir būtiski palielinājies. Ko tad mēs revīzijā secinājām? Mēs revīzijā secinām, ka kopumā iestādes dara vairāk, ir palielinājies birokrātiskais sloks, ir jāveic virkne administratīvās darbības, tomēr rezultāti neuzlabojās, rezultāti ir tie paši. Un visvairāk palielinājies ir valsts policijas darba apjoms administratīvo naudas sodu izpildē. Tas ir pieaudzis pat 5 reizes, un tā vietā, lai valsts policija varētu jau ierobežotos resursus veltīt sabiedrības drošībai svarīgākām jomām, tā ir jānodarbojās ar virkni administratīvām darbībām, lai sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē nodotu izpildēji. Tāpat arī mēs revīzijā redzam, ka kopumā ar administratīvo naudas sodu izpildi, kas pēc būtības ir atbalsta funkcija, šobrīd nodarbojās 27 valsts iestādes, vairāk kā 1500 nodarbinātie. Savukārt, ja mēs centralizētu un īstenot šo funkciju vienā iestādē, tie būtu 73 pilnas slodzes nodarbinātie, kuru skaitu varētu samazināt vēl uz pusi. Tāpat arī mēs redzam, ka pilnveidojumi ir iespējami un nepieciešami vairāk iestāžu resursus veltot labprātīgas naudas sodu nomaksas veicināšanai, attiecīgi pilnveidojot regulējumu. Un tāpatās arī mēs redzam, ka daudz pilnveidojumu ir iespējami un nepieciešami, domājot par funkcijas automatizāciju, par digitalizāciju, tādā veidā gan taupot valsts iestāžu resursus, gan arī padarot naudas sodu nomaksu ērtāku privātpersonām.